mēs esam Jūrkalna Pāvilos kaut kur šitajā galā. Plānā šodien noiet 25 kilometrus. Nosusties. Būs gabaliņš jāiet pa mežu, gabaliņš gar upi, Rīvas upi un liels gabaliņš gar jūru. Kāpēc tā uzpucējusies esi? Un es tā katru dienu izskatos. Un remīts līdzi ir. No tad, pa veiksmīgu gājienu, jā? Kad es tevi ieraudzīju dzērvenī, ceļu puru brīdu ogas palasīju. Gulēju sunu gultiņā, lielām dziļām mežām meičas ankstiņā. Mums ir jāiet, piemēram, pa šādu tā. Smukākei! Salto! Redzējāt? Ej, tu dirst! Nu, rīt var rādi, ko māki. Nu, neko tu nemāki. Vēlreiz. Un tu pārkāp pa jaunu. Too sexy for my love, love. Dievs, Marija labā. Evo, mēs atpaliekam. Nevajag man sekot vienkārši. Tātad mēs ejam pēc parametriem, bet upe met loku, mēs tagad nesaprotam, kur esam, jā? Upei jābūt kreisajā pusē. Re. Nu. Kas tur ir? Mums Tagad pagriežamies, redzi? Šitā. Un šo mēs tev atņemam. Es negaidu. Labi, kā nevar cilvēku piedalīt? Kādi komentāri? Nu, ko tu vari pateikt? Labi, ej uz tādas vietas un tad nav pareizi. Disco dancing, I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Cik kilometri? Tas ir tikai 5 kilometri. Mēs esam, cikos mēs sākam iet? Bišķi pēc 10. Mēs esam 2 stundās nogājuši tikai vienīgi 5 kilometrus. Tas ir 4 reiz lēnāk, kā būtu normāli. Bet es esmu ievērojis, ka tu to saki katrā pārgājienā. Nu, toreiz mēs virzāmies izcilu lēni. Sunim vienīgajam ir pretērču siksniņa. Ir klusais kilometrs, nedrīkst runāt. Paņēmām vienu klusuma periodu, 1 kilometru garumā. Tā ka, ne muzikas, ne sarunas, ja. Lai beidzot sapulst kopā dabu, dzirdētu putnu čivināšanu, ūdens čaloņu no Rīvas upes, ja. Un visu tā, un tik lieliski, ka mēs atnācām šādā smukā kempinga vietā, kur ir ugunskurš, kurā ogles vēl, tā teikt, siltas bija. Bet sarunāties te nevaram, jo klusais kilometrs paņemts. Tad Agnese varonīgi uzņēmās to lomu un aiziet noskriet 1 kilometru uz priekšu, kamēr mēs ieprunājam ugunskuri. Un tagad mēs varam runāt. Ko vajadzēja mums izdarīt? Kad šāds soļus ar remja palīdzību. Vajadzēja pielikt pulksteni pie remīša. Reku, Jānis teica, laimīgs pie 10. Man šiem ceļojumam vismaz ir mērķis. Runā, ka cilvēkam, lai viņš laimīgs būtu, vajag mērķi dzīvē. Šis ir mans mērķis sagatavot ēst šodien. Jānis uz to ēdienu, tāpēc, ka es atceros, kā iepriekšējā pārgājienā viņš teica mežu,
Un es tam nav ķipa. Viņš negrib piedzīvot atkal šo situāciju. Tāds viņš paņēma visu lietu savās rokās. Viņš ēdienu kādā. Viņš neizlaiž ēdienu rokām. Kāds ir tavs ceļojuma mērķis? Kustēties uz priekšu. Jo kustība ir dzīvība. Braunīgs beigas labais. Jā. Labākais. Arī viņš teica labākais. Labākais kāds ēst. Līdz šim nevienā kafejnīcā tāda nav. Jā, man patīk kraukšķīgs apkārt, pa vidu slapšu. Un ja tu gribi labu brauniju, tad nav jāiet uz kafejnīcām. Dārgām fancy, kur baigi par dārgo ciparu dot. Tev vajag uz Rīgas lokiem tikai atnāk. Jācer, ka uz tiem Rīgas lokiem arī Agnesi nāks ar brauniju. Nu, paldies jums, paldies! Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems Šitā Remim vēl nekad nav bijis pārgājienā. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some time. Cik noiecer? Man ir 7,8, bet tev pa 1 kilometru mazāk. Tas pat nav no tev pulksteņš šoreiz 6,6 rāda. Tāpēc, ka tu nevāc to ekstra kilometru, ko esi savāc. Nu, ot, mēs ejam uz jūru. Mums izstāst par šitādu te gabalu, čūks, uz priekšu, līdz pat jūriņai. I know the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness. Kur jāiet? Baigais ceļš! Tur jāiet. Likās, ka te būs ceļš. Nav, jā. Bet ceļš beidzās, nu taciņi jau ir. Druspat, jā. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying not for Kur mēs esam, Jāni? Mēs esam netālu no Pāvilostas pie jūras krastā. Paskatieties, cik skaisti. Tāda jums Vidzemē jūra nebūs nekad. nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Mēs pieveicām ļoti smagu ceļu, bet šodien bija ēst. Un ugunsgrēks tas bija labākais. Labākā dienas daļa. Labākā dienas daļa bija ēst. Cik mēs kilometrus nogājām? Kur mēs esam vispār tagad? To mēs nezinām. Nezinu. Es tikai zinu, ka vēl ir 5 kilometri. Vēl atlicis. Bet cik mēs esam nogājuši? Mēs esam nogājuši aptuveni 20 km. Vēl atlikuši, ko iet 5. Gar jūras krastu atlikuši aptuveni 2 vai 3. Un tad mēs ejam iekšā un uz mašīnām. Jā, Un tad mums būs balva. Ar mašīnā ir alus. silts. Un latvieši jau visu dzer siltu, arī alu. Un tā. Un tā. Vēl mēs iesim peldēties. Nu ko, rīktīgi gāž, ir kā ir, un krasta līnija šāda. Vidāsim iet. Jā, baigi nav arī kur likties, godīgi sakot. Netur uz augšu uzkāpt neko. Nu kā ir? Forši! Jā? Saules spīd lietas līst. Jā, Krišān, kā ir? Neforši. Neforši. Nemeklēj. Taču, dzīvnieki. Jā. Nu, un mums tur ir atpalicēja kaut kur tur. Bet jā, nu, nav forši šobrīd līdz. Nenormāls lietus, nenormāls pēkons. Un mēs atpaliekam, jo komanda ir tur. Jā, Jūs redzat, tur pašā tur tālumā. nevar tur nevienu redzēt. Jā? Mums ir uznācis lietus. Uznācis.
lietas, steiguma lietas. Labdien, kā tev iet, kas man iet, kur man iet? Labdien, lietus līst, beidžas vien, Давай, metro. kur tu skrien? Ja kas, tad labi, ja labi, tad kas, kur bardaks, tur labi. Rekas mums ir!